Labrīt no rīta. Izgāju ārā. Tagad bez suņa, bez nekā. Vienkārši jāiet. Jūt, ka nāk pavasaris. Drīz būs šie biežie vamži jāmet nost. Atcerējos, kā taču sportoju pirms kādām 3 vai cik tur nedēļām. Nu tā kā gāju, skrēju. Jā, es esmu no tiem neregulārajiem. Nekas, šodien tā paiešu, paskriešu, uzvilku pēc sporta bikses. Pēc tam izpildīšu dažus vingrinājumus. Tādas vingroju 2 reizes mēnesī. Nekas. Nu, es zinu, man tā kā kauns arī par to runāt, bet jāsamierinās. Kā pagaidām ir, tā ir. Es tā kā vizualizēju to, ka man tik daudz cilvēku iet uz to zāli, sporta zāli. Nu, es iedomājos tā kā, ka es tur aizēju. Man ir nērti. Man tā cepura jāmaudz galvā, bet bez cepuras arī tā kā lietosim vārdu kauns. Nu, drīzāk tā, es laikam negribu sev pievērst tik lielu uzmanību. Galīgi teiksim tā, nezinu, ko tur īstajā zālē darīt. Tad vēl ar tādu izskatu. Kam satiku vakar savu kaimiņienu, viņi iet, viņi priecīgi, ļoti laimīgi ar to treneri darbojas. Jā. Un nezinu par to treneri arī. Nu, ar cepuru galvā kaut kā. Kaut gan atkal. Nu, tas ir resurss. Tas, ko mana psihoterapeita vienmēr saka, Signa, tas, ko tu negribi, tu vari uz turieni iet. Un tas ir, tad tur arī slēpjas liela iespēja kaut ko sevī vai nu ieraudzīt, vai pakoriģēt. Nu, jā, tur tikai jāskatās, cik daudz spēka. Šobrīd man tā kā, es nezinu, liekas, es gan jau pati, bet, nu redz, gan jau pati, tas sanāk tikai 2 reizes mēnesī. Nu, ir cilvēki, kas var darboties paši, kas ir tādi apzinīgi, es laikam nē. Kaut kā man vajag kādu, kas pieskata. Kuram tagad atskaitīties, laikam, jā. Vakar bija tā, ka es no rīta gribēju ielikt video, ko es uzfilmēju sestdienas rītā. Nevarēja. Nu, vienkārši rādīja, tā kā griezās trimbulītis un pēc kaut kādām tur nezinu cik stundām. Es domāju, nekas, nevajag. Tā ir zīme, ka nevajag, un es ielikšu rīt. Un tas tieši man bija forši, jo es gribēju vienkārši dzīvot. Jo tomēr, teikšu tā kamera ir kaut kas, nu, man pievilcīgs, man tā kā, nu, man tas patīk, jā, tāpēc jau to daru, bet dienas bez kameras arī ir ļoti svētīgas un foršas, tikai tāpēc, ka man nav jādomā, es vienkārši plūstu, man nav jāpadomā, es to varētu uzfilmēt, jāieslēdz šeit kamera, šādi jānoliek, vai šādi jātur, nu, tā. Bērniem jau vienalga. Man patīk, ka viņi vairs nelien kadrā. Sākumā viņi tā darīja, un pa visām varējām centās ielīst, bet kāpēc es negribu? Tāpēc, ka tomēr mazi bērni, nē, ka viņi izaugs, tā ir viņa darīšana. Bet tā, ir taču arī visādi traki cilvēki. Laikam tas jāsaka, jāapzinās. Vēl šodien pirmdiena, kas man jādara? Jāuzkop māja, nu kā parasti pēc sestdienas, svētdienas. Jā, un vēl, nu jāsūc augšu. Puikām kaut kā, nezinu, viņi tur spēlējās smuki. Un es aizmirsu, izkai no prāta, ka jāpalūdz katram izsūkt savu istabu. Tas jāizdara. Un vēl jākrāmē jau kaut kādas tādas, drusku jāapskata tādas pavasarīgās drēbes, kas kuram ir. Jā, jo šobrīd, piemēram, šis vamzis, nu labi, vēl man būs normāli. Kā tur bija? Bija tas teiciens, ka laikam rudenī iespējami ilgi jāsteigā plānās drēbēs, un pavasarī atkal ilgi ar tām ziemas drēbēm. Nu jā, nesteigšos. Sniegs nokustēt, plus uzreiz liekas, vai tik silti. Jā, nav ko steigties. Nesteigšos. Nu, drusku pakrāmēšu, tāpēc, ka šodien no rīta mēs meklējām lietus bikses mazā bērna, un mēs nezinām, kur ir. Un nekur nav, varbūt bērndārzā. Atstājām rudenī, un tā arī palikuši. Tā var būt visdrīzāk.
Labi. Un tas jādara. Un veikals. Nu, vienmēr kaut kas, piemēram, kaut kādas pozīcijas, kas beidzas. Piemēram, tāda pozīcija kā sunim kaut kas beidzas. Tad jātik un tā jātipina uz to veikalu. Atnāca mājās, nepildīja nekādas vingrinājumus. Kaut ko sāku grābāties un domāju, jāieliek šodien pirmdienas diena, jāieliek kaut kas tāds skaists, tādi stikliņi. Re, kur mums ir brāļi Ilmāri nonest lejā. Un kaut kad jau iepriekš pirkām Ikea, laikam, jā. Viens dēls sagribēja, nu tad otram arī uzreiz vajag. Bet tagad viņiem vairs tos mērkačus nevajag. Nu, man jau žēl no viņiem šķirties, tad lai šeit padzīvo pagaidām. Jā, un toreiz, kad pirkām, tad vīrs nosauc par brāļiem Ilmāriem. Kā narciss izplauka. Tātad es tagad ēdīšu, lai jums arī ir laba apetīte. Un es nesabojāšu savu apetīti, jūsējo apetīti, savējo noteikti nesabojāšu. Tātad es jau palēnām ēdu rukolu, šādi te vienkārši paņemu un graužu. Mīnus manai lietai ir tāds, man nav šādu zaļumu mazgātāja. Rādīja draudzene, Ikea ir superīgs, nu jā, man tāda nav. Nekas. Tad ir redīs. Un vēl īstenībā redīsis jau daudzus no rīta šodien apēdu. Avokādo. Arī, ja kur jau. Sanāk tā, ka īstenībā šīs man jau ir otrās brokastis, jo vienas es paēdu kopā ar bērniem un vīru. Bet tas jau bija 9, tagad ir pirms 11. Te ir tādas sojas bumbiņas. Es pērku vienkārši sojas, nu tās granulas. Tad iemērts ūdenī un pagatavoju. Tas ir ārkārtīgi primitīvi un man garšo soja īstenībā. Bet jāuzmanās, soja ir smags ēdiens. Lai arī liktos, ka tas ir kaut kas pupas kaut kādas, ja? Un maizīt klāt, rupmaize. Un dateles. Pagaidiet, jums parādīšu tās dateles. Dateles būs ar kafiju. Tā. Dateles man ir tādas. Šīs man garšo. Tās, kas ir leduskapī, man sanāk garšoja tā kastīte. Neatceros, kas tur bija. Nu, tāda, kas ir leduskapjos, tur tās dateles maksā 5 eiro. Tās man pārāk garšo. Man nav izdevīgi pirkt to, kas man pārāk garšo, jo to es apēdu vienkārši nereāli daudz, un tas nav vajadzīgs. Nu, labāk kaut ko, tāpēc es arī vīram vienmēr saku, forši, ka mājās nav pārāk daudz ēdamā. Nu, tāda, piemēram, garšīga ēdamā. Jā, nu, tagad ēdīšu. Gribēju jums vēl pastāstīt. Anitra Toma bija sanāk tāda brīnišķīga žurnālista Latvijas radio. Bet, jā, tagad viņa vairs nav Latvijas radio. Man viņa fascinē kā būtne. Vienkārši, ka es viņu kaut kur redzu, man ļoti patīk Anitra Toma. Es viņu personīgi nepazīstu, iespējams. Nu kā, dažreiz ir tā, tas ārējais veidols, protams, ir superīgs, bet cilvēks varbūt personiski zināms, nemaz nav tik jauks. Nu, tā var būt. Tas arī ir normāli. Bet viņa stāstīja tagad vienā no saviem ziņojumiem, ka daļu eļļa ļoti veicina matu augšanu un ka viņa redz to pēc sevis. Viņa pirms pirts tos matus sasmērē rūpīgi ar daļu eļļu un pēc tam iet pirtī. Un tad pēc pirts izmazgā galvu 2 reizes. Es gribu pateikt tā. Man tā ārste, triholoģe, toreiz teica, nesmērējiet, no tās eļļas nav nekādas jēgas. Es tam īstenībā nepiekrītu, jo ziniet, kā ir? Tad, kad mēs smērējam eļļu galvā, mums jau to eļļu vajag iesmērēt, un jebkura masāža ir, tā kā galvas apasiņošana, tas veicina to, ka, tās matu saknītes tur tiek kustinātas un droši vien ieplūst gaisu un atslābinās un tā tālāk. Tā kā, īstenībā, tad, kad es galvu savu aiztieku šādi, masāži tad, lai skalps drusku šādi, te galva sāda kustas, tikai tad notiek masāža. Bet, ko es gribēju teikt, tā kā es pieskaros savai galvai, man diezgan īstenībā sāp. Es nezinu, vai jums arī tā ir, bet man tiešām sāp tā kā galva sāda bieži vien. Nē, šobrīd nē, tāpēc, ka es no rīta jau pamasēju, bet, nezinu, varbūt jums arī tā ir, un varbūt tas saspringzinājums ir galvā. Tāpēc es domāju, ka es to daļu eļļu nopirkšu. Tad drogās un aptiekā, cik es skatījos, tiešām kaut 5 eiro, 3, 2, visādas cenas, kādas vien var izdomāt, bet tādas
samērā vispār kapeiks, daģu eļļa. Jā, to es pasmērēšu galvā. Un tagad atkal izvilkšu ārā to savu kokosrieks plus rozmarīna. Jā, jo, es nezinu, kāpēc man neatauga, labi, tad kaut kādi daži melni matiņi tādi ir izlīduši, bet tā, nezinu, tās zāles, es teikšu tā, gan jau kaut ko līdzi. Bet, kam jāizkrīt, tas izkritīs. Tikko pabeidzu pildīt un pabeidzu kādu, nezinu, stundu gandrīz pildīju anketu. Tad, kad mazais dosies pie psihiatra, tajā rabarbarā man atsūtīja aizpildīt ziņas par bērnu. Un, nē, īstenībā, kaķi nenogās puķpūdu. Man ir tās tulpes. Un, kurus apgriezu, tās lapas tā diezgan skaisti izskatās. Bet kaķis visu laiku dzīvo palodzi. Jā, tā anketa vispār izskatās daudz sološi. Ar to, ka tur tik sīki un detalizēti. Tiešām punkts pa punktam, kāds 3-4 lapas puses jāapraksta, jāatbild jautājumiem. Tas ir jauki. Es vienīgi ceru, ka tas psihiatrs pirms tam būs iepazinies. Ziniet, dažreiz ir tā, kaut kā tā sagatavošanās tik forša, un tad ir pēkšņi cumpļurkt, kā man opis teica kādreiz, bet jā, tā kā forši, ka tas ir izdarīts. Man jau atsūtīju tajā pirmajā dienā, negribējās taču pildīt, bet es saprotu, mums pārlika laiku no aprīļa uz martu, starp citu. Tur bija tāda opcija, es vienkārši palūdzu, ja kāds nevēlas iet un atbrīvojas vieta, lūdzu zvaniet, mēs būsim gatavi jebkurā laikā. Tā, daudz maz. Un, jā, atbrīvojās tēta aprīlī. Tā kā tas ir, kādā aprīlī? Martā. Tā jau ir marts, pavasars. Visā pulkstenis pāri 12 jau manā stāstā. Man uz to veikalu vajag. Braukšu ar riteni. Kaimiņiem teica, ka esot tik forši braukt ar riteni. Nevar redzēt puķi. Tā kā piestumi, bet nesanāk. Izdēru kafiju, apēd dateles. Jā, patīk tie rakstu darbi. To es arī pateikšu. Ka es tad jūtos arī tādu priecīgi. Katru reizi, ka man vajag kaut ko rakstīt, piemēram, bāriņtiesai atskaiti, man arī patīk. Tādu, ka tu tur ir jāuzraksta, ko katrs bērns māk. Tur kaut kādas grūtības, kas tur ar to bērnu ir. Laikam man patīk formulēt rakstveidā kaut ko. Arī, jā, tas sagādā prieku. Kā es senāk teicu, man patika, ka es strādāju par skolotāju, šausmīgi sagatavošanās process. Līdz brīdim, man patika visi līdz brīdim, ka es ieeju klasē. Jā, es neesmu daudzu cilvēks, var tā teikt. Jo tad, ja ir bars, tad es ļoti ātri izlādējos. Zaudēju enerģiju, izšķīstu un palieku beigās par putekļiem. Vēl es tā domāju, ja man nebūtu bērnu, tad šis kaķīts īstenībā būtu bijis pilnīgi normāls. Jo viņš ir ļoti bailīgs, bet redz, tad, kad es esmu mājās viena pati, viņš visu laiku man blakus sēž. Tā ir, viņš visu laiku meklē kompāniju, viņš pienāk klāt. Jā, viņš ir tāds tramīgs. Kustībām jābūt lēnām un plūstošām, ja es viņu gribēšu strauji nopajāt, nekas man nesanāks, bet mazajam pilnīgi viņš tāds tā kā, es nezinu, mans mazais bērns, viņam burtiski patīk, ka viņš mūk, un viņš biedē to kaķi, un tas kaķis jau kļūst ar vienu tramīgāks. Protams, ka es viņu rāju un visu laiku neļauju tā darīt, un sākumā arī lielais dēls viņu biedēja īstenībā. Tagad jau viņš ir saprātīgs, viņam jau 11 gadi, bet, jā, tā ir. Uz dzīvniekiem jau bērni arī atstāja iespaidu ar to savu, kā saka, paši traki un dzīvnieku traku padara. Nē, bet viņš jau arī bija bailīgs, ja viņš jau netika padarīts traks, viņš tāds vienkārši ir. Nezinu, kas ar viņu tur dzīvē noticis ar to manu kaķīti. Ko kaķīti? Patversmes tu esi, jā. Vispār interesantu ziņu ķepā uz sirds dzirdēju par suņiem. Ne par kaķiem, bet par suņiem. Ka kaķiem ir, suņiem 4 mēneši socializēšanās loks. Tātad tad, kad sunīts ir mazs, nevis kaķīts, tad 4 mēnešus pirmos viņu vajag spēcīgi socializēt, un tad viņš arī, tik arī sociāls viņš būs.
Mēs sevējo īstenībā diezgan caurupturējām savu Sāru. Jā, Sāra mums bija tikai mums, man un vīram, tā var teikt tāds draugs, jā. Un tad to varētu izjust. Ne ar īpaši, jo bērni ne īpaši patīk. Pat bērniem var tā, nē, maigi, bet iecakināt, parādīt. Es tagad negribu, man nepatīk. Un īstenībā tieši, ka bērni iet garām, Sāra uzreiz visvairāk. Jā, nepatīk tev bērni. Nu, viņi kaut kādi neprognozējumi, ja ir. Kaut kas tev tāds viņos, laikam, šķiet. Ai, kā smuki sēži. Manai māsai vienu brīdi bija daudz mājdzīvnieki. Es ķepā uz sirds dzirdēju, ka suņiem ļoti nepatīk, ka viņus apskauj. Un es domāju, kas tas par muļķībām? Sari, kas tas par muļķībām? Un viņiem tiešām ļoti nepatīk, ka viņus šitā te apskauj. Muzejs uzreiz ļoti rūc. Jā. Oi, kā rūc, kā sunīts, jā, kā lācītis. Kā lācītis uzreiz rūc, jā. Nepatīk. Un tieši ar abām rokām, Sārai. Nu, neko, viņi jau man nekož. Viņi šādi te rūc. Nekož man sunīts, bet nu viņam nepatīk. Tāds mūsu tradicionālais cilvēku apskāviens. Ziniet, un tā tas pildītu anketu. Oi! Tāds ir mazs mājas mīnus, ka Sāras kriet, ausis ciet. Sāra nedrīkst. Paiet bērni, un tie bija bērni arī īstenībā, kas tikko pagāja garām. Ka pildītu anketu spēkšņi apjēdz tā kā cik daudz, ko mani bērni ir piedzīvojuši, tieši mazais. Ar to visu pārcelšanos, ar visiem krīzes centriem, slimnīcām viņš jau pirms tam bija, tas ir diezgan tādam mazam 5-gadniekam vai tā kā lielais tēvs vispār 8-gadīgs, ko viņš jau bija piedzīvojis. Oi, tā kā mēs viņu paņēmām, viņam bija 8. Tā, bet ko es jau gribēju pateikt, manam draugam, vīram, es nezinu, kā es tā pateicu, viņam viens draugs sūdzējās, ka viņam mazais bērns, jau viņš ir 1,5 gada un viņš nerunā. Nu jā, vienīgi, ko es varu pateikt, mūsu mazajām bija 2 gadi, ka viņš pie mums sāka dzīvot, un viņš taču neteica nevienu vārdiņa. Viņš visu rādīja tā kā ar pirkstiņu. Nevienu viņš neteica, un tā kā mēs viņu aizdām pie audio logopēda, vai nu vispār tur bez maz zem mēles jāgriež, šļupstēs, nerunās, viņam piedamām vēl visu laiku iekals tecēja. Nu, bet, ko arī vajag saprast, nē, nu nedrīkst jau atlaist tādā pašplūsmā, bet arī saprast, ka dzīve tomēr kaut kādā mērā visu tā koriģē. Un, ja bērns tā kā tiek mīlēts, nezinu, aprūpēts, viņam mēs veltījām tā kā, nedalīt to uzmanību, kaut kā viss iziet tādā kaut cik līdzsvarā, ja? Varēja viss būt, protams, sliktāk kā parasti. Esmu ar riteni. Tikko gan drīz nojaucos. Un tad dažas ieliņas, protams, ir slidenās vēl. Un dažas ir normālās. Tas braucam ātri. Un pēc tam, pēc mazā arī braukšu ar riteni. Pārnācu tikko mājās no veikala. Un iegādājos. Kaut kur samaksāju 40 eiro aptuveni. Šo tāds barankas, skuvekļi. Jā, soja. Paklausieties, šie salāti šodien bija ar atlaidi. Es vienreiz jau esmu ņēmusi, man liekas pat vairākas reizes, ar tunci, bet tā tunči tur diezgan maz, tur vairāk ir tādi visādi zaļumi, un apakšā, kas man ļoti garšo, ir tas vārds, kā tas bija nosaukumā? Aizmirsu. Nu, tādi mazi graudiņi. Nevis prosa, nevis kaut kas tāds, bet kvinoja. Liespiens, tik daudz. Tāpēc, ka man vajag tieši šādu smalku. Un ar atlaides paņēmu jau pēdējās dienas, jo es cepšu cacepumu pēc vienas receptes. Un tā kā man var arī nesanākt, varbūt kaut kas. Nu, es ieraudzīju, ka šim ir atlaidums paņēmu. Kefīrs. Šāds mannai. Man der un man patīk. Tā, viss pārējais tāds. Un Lego. Atlaidi maksimāli ļoti laba. No 4 eiro, laikam 2. Katram viens mini figūriņas. Jo kas ir forši maniem bērniem?
Es vienkārši iedodu kaut kādu mazu jaunu grūdienu, un viņa atkal kaut ko tā kā sāk spēlēties. Un ir tāda lieta. Lielais bērns, protams, grib to telefonu un grib spēlēties tikai tajā telefonā un tās spēlītes un pilnīgi tā kā pārmākts, bet tad, kad viņam izdodas no tā kā atsvabināties, viņš ļoti labprāt spēlējas un tik labi viņam sanāk. Un, forši visu kaut ko izveido no Lego un dažreiz tādas vienkārši tikai mini figūriņu, ko es katram nopērku, un viņi atkal aiziet tajā veidošanas, tajā aizrautībā. Tas ir forši. Tagad būs tāds slēptais kadrs. Es domāju, bāc, kāpēc es filmēšu tos biezpienus? Šitie paši lētākie biezpieni, ko par mani cilvēku padomās? Jā, mēs dažreiz pērkam šādu biezpienu, tāpēc, ka es to noorganizēju. Jā, sudīt. Pareizi domā, ka es esmu ritīgi muļķi un nesaprotu. Kā, ko par mani cilvēku padomās? Lūdzu, padomājiet, ka es esmu bomze. Oi, kaķi, kas tā? Kaķis ar ķepu sārai. Jā, tikai domāt, ko citi par mani teiks. Kas man pašai no šī biezpiena būs? Šis ir slikts biezpiens, kas tagad ar mani būs? Nekas nebūs. Izcepšu sacepumā. Oi, Sāra, un aizies rūgdams. Sāra paņēma tikko sveci un gribēja graust. Sāriņ, tas nav burkāns. Jā, laikam iegrauzās, un tad saprata. Jā, iegrauzās, te ir. Mazs zobu nospiedums. Ko? Un nekā nav tev, jā? Nē, šīs vistiņas ir tev. Šīs es afārīšu, un tās būs tev. Un kaķītim arī. Kaķītim tēti labāk ar vēderu. Jā, sēžu savu troņa. Kaķītim, tāpēc, ka es brīžiem arī iedod viņam kaut ko no tādas vārītas vistas. Viņš drusciņi paēd, drusciņi. Kaķītis iešu pēc Markus uz bērndārzu. Jā, un vēl viena lieta, es tikko nesārām izkrasti un pa dienu kāru drēbes, un ko es tur vēl darīju? Sāras, var sakot, nav būtiski, Sāras lietas tur kārtoju pagalmā, lai nesabojāt nevienam apetīti. Labi, un tātad es izskrienu ārā, kāds dažas reizes izskrien bez cepures, pēc tam vai satiks mani kāds kaimiņš, un ko cilvēki teiks, un pirmais tā kā, īstenībā man varbūt par šādiem matiem nebūtu nekas, bet vienkārši daži tādi tuvāki cilvēki aizrādīja par to, ka tomēr es tādā veidā aizskaru citu cilvēku jūtas, un tad diezgan pamēli nagi ar citronskābu atkal jānobrauc. Vienkārši domāju, tā kā mēs vicināmies, es tā domāju, var redzēt manus melnos kapļus. Jā, un visu laiku tikai domā, ko cilvēki domās, ko cilvēki. Cilvēki tik un tā padomās. Un tāda ir īstenība. Jā, ko viņi domās, ka es skraidu bez matiem un tādiem plankumiem. Jā, ka man droši vien ir kaut kāds, kāpēc arī neju pie masieru, domāju. Jā, lai tik viņš nepadomā, ka man ir kaut kāds kašķis vai ēda vai kaut kas tam līdzīgs, un ka tas ir lipīgs un viņam būs pretīgi un briesmīgi. Tāds sviests man galvā. Ļoti daudz. Tādi mazi burtiņi skrien. Viss jābrauc pēc mazā ar riteni. Jā, un tas, ko cilvēki padomās, to jau es arī saprotu. Tas jau vienā sarunā ar māsu, es arī loģiski tas ir no mūsu pirmsākumiem. Mēs esam bara dzīvnieki, tā varētu teikt. Un ko cilvēki padomās, tas uzreiz mums ir galvā. Vai jūs arī teiksiet, man tas neinteresē. Tas tik dziļi slēpjas mūsos, es domāju, ka to nemaz nevar tā. Un varbūt vienkārši vajag to pamanīt, un skatīties, kas tev pašam svarīgi. Tas, ko cilvēki padomās, tas taču ir tāds arī, lielākais, kas tur var būt, viņi negribēs ar mani draudzēties. Un tā visu laiku, un ar jums negribēs draudzēties. Bet gan jau atradīsies kāds, kas gribēs, jo ir tas teiciens, tas zārks jau nemēdz stāvēt tukšs, kā Rainī spēlēja, dancoja. Ja? Tā ir. Viss. Es pie milzu bļodas, un tajā bļodā ir tās 5 pakas ar biezpienu. Tā, kas tur vēl bija? 3 olas, vanilīns, pusglāze piena, pusglāze krējuma, pusglāze manna. Un tas viss jāsamais kopā, bez nekā nav jākuļ atsevišķi olas
dzeltunumu no baltumiem, kā tajā manā iepriekšējā receptē. Šis ir tāds smagnējs un tāds kārtīgs biezpiena sacepums, nav kā kūka. Nu, kaut gan es cepšu kūkas platī, bet, nu, nav kā. Un tāda vidēji šķidra un neblendēja biezpienu. Tāpēc man tā pavārīte stāstīja, ka nevajag pirkt tādu visrupjāko biezpienu, vajag to paciņu biezpienu. Tā es sapratu. Redzēsim. Kur gatavs ir biezpiena sacepums, vairāk kā stundu cepu. Nu, cerams, ka būs labs. Tā, ka piesita. Nezinu, man liekas, ka es vairākas reizes mērķi iekšā to kociņu. Vajadzētu būt kā atdzisīs un būs labs. Un tad ir otrs sacepums. Tas ir šis krāsu sacepums. Nosaukums pacelties pāri. Šim es apzīmēju ar pildspalvu šoreiz kontūras. Nu, jāzīmē jauns darbiņš. Viss. Šim vakaram visi iesim vēl ar suni. Garšosim biezpienu sacepumu. Atā!